Latvija 2014. gadā plāno pievienoties Eirozonai. An Deutschland, an Volk un an Reich! Eirozona šobrīd piedzīvo diezgan dramatisku pārmaiņu laiku vai dramatisku laiku kopumā ņemot. Šī brīža notikumi Eirozonā uzskatāmi pierāda ekonomikas teorijā plaši izplatītu uzskatu, ka monetārās savienības ir domātas valstīm ar vienādu attīstības līmeni. Mēs nevaram salīdzināt Portugāles produktivitātes līmeni ar Vācijas produktivitātes līmeni. Un īstenībā tas, kas notiek, ir, ka kopš 2000 gada Vācija ļoti strauji palielina savu produktivitāti, un citas valsts ne. Līdz ar to rezultāts ir tāds, ka visas valstis palika ar negatīvu tiekošu kontu rezultātu pret Vāciju. Un tā kā šīs valsts ir adoptējuši eiro, viņas nevar devolvēt, lai kompensētu šo kompetitivitātes trūkumu. Stājoties Eirozonā, Latvija uz visiem laikiem atsakās no iespējas manipulēt ar savu valūtu, lai palīdzētu saviem ražotājiem. Tas draud ar totālu konkurētspējas zaudēšanu ne tikai eksporta tirgos, bet arī pašu mājās. Īrijas un citu tā dēvēto pīgas valstu smagās ekonomiskās problēmas pierāda, ka Latvijai ar iestāšanos Eirozonā nebūtu jāsteidzas. Komisārs atgādināja, ka Latvija ir visciešākās sakars ar Eirozonu, ka mēs, iestājoties Eiropas Savienībā, automātiski esam piekrituši ar laiku iestāties arī Eirozonā, un šis jautājums vairs nav apspriežams. Es domāju, no šī viedokļa pilnīgi skaidrs, kur mēs esam. Jā? Tur nav jautājumu par to. Arī Saeima šī gadījumā nav tiesīga rosināt vispār referendumu, mēģināt apstrīdēt Satversmes tiesā. Manuprāt, arī nav pamata nekāda. Un referenduma iznākums būtu viegli paredzams. Līdz ar to pašreizējā valdošā koalīcija, kas apņēmusies ieviest vienoto valūtu jau 2014. gadā, nav ieinteresēta lieku reizi izzināt sabiedrības viedokļi, ja reiz obligāti tas nav jādara. Latvijas pilsoņi jau nobalsojot par Eiropas Savienību ir formāli devuši tam piekrišanu. Bet tagad paliek šī jautājuma morālā puse. Eirozonas dalībvalsts noteica veselu virkni normatīvu, kuri jāievēro Eirozonas valstīm. Tā skaitā, piemēram, ārējais parāds nedrīkst būt lielāks kā 60% no iekšzemes koprodukta. Diemžēl Eiropas Savienības dalībvalstis, Eirozonas dalībvalstis, ar ļoti retiem izņēmumiem pašus šos normatīvus nav ievērojušas. Redzamākās ir, piemēram, tagad, par ko runāt, Grieķija, Itālija un cits, bet arī Vācija. Arī viņi, ja nemaldos, šis ārējais parāds ir 82%, 83% no iekšzemes koprodukta. Līdz ar to šīs valstis ir nodemonstrējušas, ka viņas pašas pieņems normatīvus, kur apņemas īstenot, kā saistības, bet viņi paši to neievēro. Un šeit saistību neievērošanai ir bijušas smagas sekas, un šobrīd ir izveidots Eirozonas glābšanas fonds, viņš tur mazliet savādāk sauc, bet tā, kura tā naudas apjoms ir 500 miljardi eiro. Ja Latvija iestājas Eirozonā, viņai šajā fondā jāiemaksā naudu un jāizņemas arī garantijas, ka gadījumā, ja vajadzēs, Latvija būs gatava iemaksāt vēl papildus naudu. Vēl pirms kāda laika eiro uzskatījām par tādu kā panacēju. Saka, ja Latvija būtu Eirozonā, krīze mūs nesistu tik smagi, lai to pārvarētu pēc iespējas ātrāk jāpievienojas eiro, pat tad, ja jālien pa sētas durvīm. Grieķijas piemērs uzskatām rāda, ka tā viss nebūtu. Tagad iznāk jautājums tāds, kāpēc jums no sava ģimene jādzīvo ir 2000 latu Grieķiem? Tāpēc, ka viņi ir vairāk tērējuši nekā nopelnījuši. Nezinu, es ar politiku ne īpašās saistīt. Nemāku pateikt. Man labāk patīk man nauda, mūsu nauda, Latvijas nauda. Jebkurā gadījumā pašreizējais haoss eiro padarīs stipri vien ievainojamāku. Soros un citu hedge fondu menedžeri domā, ka eiro patiesais līmenis, pie kura viņam būtu jānonāk, ir 1:1 ar dolāru. Un pat labam viņš ir apmēram 30% augstāks. Un tā kā viņi ir izlēmuši, ka ekonomiski fundamentāli eiro līmenim būtu jābūt zemākam, jo eirozona saskars lielām problēmām,
viņi ir izlēmuši mēģināt ar spekulāciju palīdzību nodzīt viņu uz leju. Jebkurā gadījumā šī ir laba mācība Latvijai, liekot saprast, ka Eirozona ir lieliska vieta, kur būt tikai tad, ja ir konkurētspējīga rūpniecība, kā piemēram Vācijai. Pretējā gadījumā, ja eksports nav stabils, Eirozona arī Latvijai var kļūt par slazdu.